UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas loma ļoti vienkārši patiesībā kalpot par tādu mediātoru starp šo starptautisko organizāciju un starptautisko kopienu un Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem. Līdz ar to Nacionālajai komisijai ir jābūt ar ļoti dzirdīgām ausīm un jājūt, kā pulsē starptautiskā sabiedrība, un kas notiek mūsu valstī, un jāmēģina saprast, kāds ir tas veids un virzieni, kā mēs iekļaujamies šajā starptautiskajā sistēmā un starptautiskajos procesos. Mēs kā maza valsts nevaram piedalīties visur. Tāpēc Nacionālajai komisijai ir viens ļoti būtisks uzdevums – faktiski pieņemt lēmumu, kas ir tās mūsu galvenās prioritātes, kur mēs kā valsts varam piedalīties, kur mēs visvairāk varam dot starptautiskajai sabiedrībai un ko mēs varam arī iegūt, lai paši tālāk augtu. Latvijas Nacionālā komisija ir tā, kas palīdz ieraudzīt, novērtēt un piedāvāt pasaulē to, kas patiešām ir vērtīgs gan lokālā līmenī, gan globālā līmenī. Un tas ļoti svarīgi, kaut vai no viena piemēra, no suitu pašapziņas celšanas, viena neliela novada kultūra, tradīcijas novada saglabāšana un parādīšana pasaulē. Tas lika arī citiem Latvijas novadiem, Latvijas novada cilvēkiem padomāt par to, kas ir vērtības viņiem un vai arī tās nav piedāvājamas, nav atjaunojamas, ja ir zaudēts, ko mēģināt iekļaut UNESCO kultūrvērtību sarakstā. Redziet, te ir jāraugās arī uz to, ka šīs ir starptautisks programmas un starptautiski izvirzīti mērķi. Tātad mūsu pārstāvniecībai pie UNESCO ir jāsako ļoti rūpīgi tām strāvām, kas valda pasaulē, tiem eventuāliem resursiem un līdzekļiem, kas šādā vai citā virzienā tiek virzīti, un vienmēr ļoti uzmanīgi un modru aci jāraugās, kur tieši Latvijai varētu būt, kā teikt, kāda sprauga, kāds rops, ko Latvija varētu izmantot. Un katrā ziņā, ņemot vērā kādas tās programmas, kad reiz viņas ir tomēr starptautiskā konsensus veidā izveidotas, rūpēties par to, lai mēs nekad neatpaliktu un nepaliktu kaut kur marā stāvot un tikai noraugoties, lai mēs būtu aktīvi līdzdalībnieki vienmēr un visos apstākļos.